Lai izveidotos cieši savstarpējie kontakti, nevienmēr vajadzīgi oficiāli apstiprināti sadarbības līgumi. To pierāda ilgadējā sadraudzība starp Metmanas pilsētu Vācijā un Madonas pusi Latvijā. Arī pašlaik Madonas novadu apmeklē draugi no Vāczemes, un vizītes mērķis ir raudzīt, kāda palīdzība šobrīd nepieciešama Madonas novada iedzīvotājiem. Sadarbība ar Metmanu ilgst jau daudzus gadus, un viņas svarīgumu tiešām nevar pārvērtēt, ja tā varētu teikt, jo viņi ļoti cītīgi strādā, un kā jau arī teica Langbēna kungs, viņi ir savākuši mantu tik daudz, cik mēs nevaram atvest, jo par transportu maksājam mēs, līdz ar to, cik mēs varam budžetā atrast naudiņas priekš transporta samaksas, tik mēs varam atvest. Vācietis Peters Langbēns jau gadiem pulcē domu biedru grupu, kas strādā Latvijas labā, organizējot, vācot un rīkojot palīdzības sūtījumus Madonas apkārtnei. Viņa nopelnus ir novērtējis arī valsts prezidents, savulaik pasniedzot atzinības krustu. Protams, darba ir ļoti daudz, bet mēs to darām labprāt, un mums ir daudz palīgi, un mums veicās šajā darbā. Es vienmēr braucu uz Latviju vislabākām domām, es priecājos redzēt jūsu laimīgās sejas. Man ir pietiekami daudz motivācijas, lai brauktu uz šejienu, un es to daru ļoti labprāt. Skaisto zemi paskatīties, palīdzēt cilvēkiem. Vizītes gaitā vācieši apskatīs gan tās vietas, kur jau izvietoti palīdzības sūtījumi, gan apmeklēs Meitrienas, Barkavas, Liezēres un Ošupes pagastus, lai raudzītu, kāda vēl palīdzība būtu vajadzīga. Vai šobrīd novadam ir nepieciešama humānās palīdzības krava? Jā, šo palīdzību no Metmanas caur Peteru Langbēnu kungu mēs jau saņemam, es gados nevaru pateikt, cik, bet krietni sen atpakaļ jau, jā. Un esam daudz ko saņēmuši, gan mēbeles, gan skolas aprīkojumus, gan saldētavas, gan leduskapjus, veļas mašīnas, gan pansionātam dažādas specifiskās gultas, kas ir vajadzīgas, par cik pils ir kultūras piemineklis un sena šī ēka. Arī tur mēs esam dabūjuši šādas tādas retro mēbelītes, lai tik tiešām arī pilī radītu tādu retro interjeru. Tas, ko viņi atsūta, mums tiešām ir sevišķi šodien ierobežotā budžeta apstākļos ļoti noder. Tās ir gan skolas mēbeles, skolas soli, tās ir dažādas cita veida mēbeles mūsu iestādēm, bērnu dārziem, tagad arī mūsu bērnamam. Vācieši no Metmanas, kas jau vairāk kārt viesojušies Madonas pusē, uzsver mūsu zemes skaistumu un nenogurstoši stāsta par Latviju saviem tautiešiem. Nevelti Metmanā ļaudis zina, kas ir Madona. Izveidojoties Madonas novadam, sadarbība ar Metmanu turpināsies, uzskata novada vadība.